no retajiem jaunajiem latviešu māksliniekiem, kurš savos 22 gados ir paspējis gan iekarot fanu mīlestību un popularitāti ar viņiem, gan arī pabijis jau uz Eirovīzijas lielās skatuves. Pie mums šodien ciemos ir grupas Music dalībnieks Emīls Balceris. Čau, Emīl! Labs vakars, ļoti labs sākums. Emīl, tu esi uzstājies gan Latvijas publikas priekšā, gan ārpus Latvijas. Kā ir emocionāli vieglāk latviešiem uzstāties un dziedāt, vai tomēr ārpus Latvijas? Ļoti grūti īstenībā salīdzināt, jo Latvijā tomēr tā publika zina vairāk vai mazāk, ko viņi sagaida. Ārzemēs, cik mēs esam bijuši, arī tā ir bijusi gan latviešu publika, protams, gan arī ārzemju publika, tā skatā tāpat Eirovīzija, Sopotas festivāls, kuri nav tādi maziņie un kuri ir pilnīgi citas lietas, bet man liekas, ka emocijas ir jebkurā variantā tāds baigi foršās. Emīl, tu savu bērnību esi pavadījis Gaviezē, Grobiņas novadā. Neesi tipiskais pilsētnieks, tāpēc stāsti vispār, kāda bija tava bērnība. Mēs ar mammu smējāmies mājās. Mamma man teica, ka man ir bijusi grūta bērnība, jo no rīta bija skola, pēc tam es braucu uz mūzikas skolu, pēc mūzikas skolas vēl bija tautiskās dejas, pēc tautiskajām dejām vēl mājās. Vēl vienreiz nedēļā es braucu uz Rīgu mācīties dziedāt un uzreiz tajā pašā vakarā apakaļ. Līdz ar to man bija diezgan liels tāds grafiks, varētu teikt, un diezgan viss tāds sakoriģēts tā, lai nebūtu īpaša laika arī, varbūt tur tiešām muļķības darīt vai visu kaut ko citu. Bet man personīgi ļoti pat patikās, un tas, kad mēs ar brāli būtībā divatā gājām mežā, taisījām visādus bunkurus, kokus, nezinu, vienalga, kas mums ienāca prātā, tas, man liekas, bija baigi forši, jo bija iespēja attīstīt sevi vairāk vai mazāk pašam, to nebija tas moments, kad tu ej uz ielas un spēlēji pa trotuāru bumbu. Un kurā brīdī sākās ceļš uz mūziku? Vai tu jau bērnībā zināji, ka tu būsi mūziķis vai vismaz vēlējies būt mūziķis, būt uz skatuves? Bērnībā vienīgais, ko es atceros, kad mamma paprasīja, grib spēlēt klavierus. Jā, labi, kas tas tāds ir? Apmēram, tā arī bija. Man aizved pirmo reizi uz mūzikas skolu. Pirms tam es dziedāju popgrupās jau, man patika dziedāt, jā, jo vecāki man bīdīja jau no mazotnes, piedalījos gan Cāles, kas ir vispopulārākais konkurss tajā laikā bija, un daudz dažādos, un pēc tam mūzikas skola, kur spēlēju saksofonu. Un tas kaut kā jau pēc tās mūzikas skolas iegājās tā, kad jau pašam tad tikai es sāku saprast, ka es arī tā kā gribētu vairāk kaut ko darīt, jo līdz tam momentam tas viss bija kā liels hobijs. Līdz tam nestāvēji pie mājas pie spoguļa un netēloji? Nekad neesmu, tā nav, ka nekad es neesmu, ir arī tāds reizes bijuši, ka tā es esmu darījis, bet neesmu no tiem tipiskajiem, kustība ir šādi, tā man īsti nav bijis. Es neesmu tāds, kas arī uz skatuves tur taisīs vilnīšus un visu kaut ko citu. Varbūt tiek pamēģināt? Nē, ir pamēģināts arī, nav tā, ka nav darīts. Lauka darbi. Bija jārvē bietes, jāvāc kartupeļi. Viss tas, kas tagad varbūt ir kā murgs, vai varbūt gluži pretēji, labas atmiņas. Nē, tagad, ja godīgi, man pie omai vēl ir kartupeļi, un tad mēs katru gadu savācamies visu, lielu daudz cilvēku, un tad braucam arī. Talka. Tieši tā, jā. Un, ja godīgi, tagad man tas pat, varbūt es neteikšu, ka patīk, bet es to uztveru daudz savādāk, jo kad bija pats ļoti maziņš. Tad atkal tas likās nenormāli krūti, jo tu varēji braukāt līdz traktoram ratos. Tur taisīt, darīt muļķības, skriet apkārt, cilvēki bija daudz, tur omai aiziet, palīdzēt kaut ko, vai tur vienkārši. Tad, kad nācas vecums, kad jau bija jālas, tad, protams, ka nevienam īpaši tas nepatikās, muguru sāpēja un bija slinkums un tā tā. Kartupeļi daudz, vagas garas. Jā, bet tagad tas viss ir tāds, kas ir jādara, tas ir jādara vairāk vai mazāk. Laikam pieaudzis kļūst. Tu minēji, ka tev ir brālis. Brālis tev ir jaunāks? Jaunāks. Kādas bija tavas attiecības ar brāli? Jūs par labi sadzīvojāt, vai bija arī tādi, kaut kādi kašķi? Kašķi bija. Drēbes viņš tavas valkāja, vai mamma pirka jaunas? Tas tev ir sāpīgs, man liekas, jautājums. Man tas ir sāpīgs. Nē, brālim tika daļa no manām drēbēm, bet brālis ir nedaudz tievāks par manīm. Līdz ar to bija daļa drēbes, kuras viņam vienkārši aizgāja garām, jo viņas bija pa liela. Nē, tik traki nebija. Protams, daļa drēbes, jā, bet lielākā daļa nē. Bet ar brāli bija, kā jau bērnībā, kāvāmies uz pilnu klapi. Viss, ko varēja iedomāties, bija man deguna pārsist. Sīkais uzsit man deguna asins, mammu. Tā, viss kā nākās pa lielam. Bet tagad attiecības ļoti labi, esam ļoti labi čomi un arī labprāt izējam kopā patusēties vai arī kaut kādas nopietnas lietas darīt. Bija tāds brīdis, kad kaut kādus nedarbus novēl uz brāli? Protams. Tā ir kā vēl. Bet viņš ir jaunākais, līdz ar to bieži vien bija tā, ka tas vecākais jau dabūja. Jā, bet pienāca arī moments, kad saprata, ka viņš ir tas žuļiks, un kurš tur dara visādas lietas, un nebija tā, ka vienmēr es dabūju. Mēs bijām pie tava brāļa.
Satikām arī tavu brāli. Pagaid, tas ir nopietni. Jā. Un mums ir īpaši video sagatavots tev. Oho. Tad mēs tev arī parādīsim, un tad jau turpināsim mūsu sarunu. Bērnībā Emīls mēdza apvainoties par dažādiem niekiem. Šeit tad arī nevarējām sadalīt mantas, taču tas bija ļoti reti. Bija arī gadījumi, kad Emīls, kā vecākais brālis, uzņēmās atbildību arī par maniem izdarījumiem. Kādu dienu bijām pie Olmes un lēkājām pa siena ruloniem. Tad pēkšņi nezinām iemeslu dēļ es nokritu, un Emīls uzkrita man virsū un salauza pirkstu. Bet to viņš tikai pamanīja pēc kādas stundas vai vairāk. Emīlu var raksturot kā pozitīvu, smaidīgu, izpalīdzīgu un ļoti atbildīgu cilvēku. Viņš ir ļoti labs vecākais brālis. Emīls man ir iemācījis daudz dzīves gudrību un triku, kā arī palīdzējis dažādās dzīves situācijās. Ko es gribētu viņam novēlēt? Turies, brāli! Jā. Tāds jums ir attiecības ar brāli no brāļa skatījuma. Jā. Bet es labs brālis, kā izrādās. Tā jau kā Es cenšos, jā, es cenšos. Bet pa tiem sienu ruloniem tas tiešām bija smieklīgi, jo viņš krītot, nezinu, kāpēc arī es kaut kā kritu un viņam ar roku pa to muguru uzsit. Un es atceros, ka viņam pat muguru ļoti sāpēja. Viņš aizskrēja ātri mājās, es pie tā rulona apsēžos, skatos, stāv pamps. Nu labi, sasist, iet mājās. Pie Omas sēžam, visi sēžam, vēl kaut kas nav labi. Dīķī sēž pusstundu tur roka augstā ūdenī. Nē, būs laikam jābrauc, aizbraucām. Jā, bija pirksts salauzts. Tajā vasarā 4 reizes man mainīja ģipsi. Jūs visu laiku viņu salauz, vienkārši mēs skrējām, darījāmies, lēkājām pa sienu ballītēm, tāpatās joprojām un viss kārtībā. Un ģipsis jau 4 vietās atkal ielūzis, atkal bija jāmaina, tā kā jā, to es arī labi atceros. Tu bieži vien atrodies starp cilvēkiem, starp draugiem, radiem. Kas tev ir svarīgs attiecībās? Kas ir tās primārās lietas, ko tu novērtē cilvēkos? Vai arī, kam ir jāpiemīt cilvēkam, lai viņš kļūtu par tavu draugu? Savā veidā noteikti patiesumam, jo nevis pēc, bet tieši pieņemsim, mēs sāku ar mūziku strādāt kopā, mēs daudz ko darījām un nāca pirmās dziesmas ārā. Un pēc tam varēja krietni sajust, kuri ir tie draugi un kuri nav tie draugi, jo diezgan nomainījās tas loks, jo tad radās pēkšņi tādi, čau, kā iet, jā. Un cik man radinieki no jauna uzradušies. Tiešām, es esmu tavu māsīts, es saprotu, bet kā es varu zināt no kuras, bet es esmu tavu māsīts, apstiprini man draugos, apstiprini man Facebookā, tur tā un šitā. Bet patiesums, droši vien, man vienmēr ir patikuši tādi smaidīgi un labsirdīgi cilvēki. Es neesmu pats tāds cilvēks, kurš tur uzkurināsies uz kašķi, vienmēr vilks vai kā, es tā ļoti mierīgi visu uztveru un droši vien mīļums vienkārši tāds, lai cilvēks ir pozitīvs, tas arī tas galvenais ir. Kas tev ir svarīgs attiecībās ar mīļoto cilvēku? Lai uzticās, jo Vai uzticās tev? Lai uzticās man, jo mana profesija tomēr noliek savas robežas un savas lietas, kas nevienmēr ir vieglas, un to es arī esmu sapratis. Tu domā tās sieviešu pūļus apkārt, jā? Gan sieviešu pūļus apkārt, jā, gan pieņemsim tos pašus autogrāfus. Vienmēr jāfotografējās, vienmēr ir jābūt tad, tur, pieņemsim, man, ja ir vajadzīgs, tad man grafiks ir 24/7. Ir jābūt tajā koncertā, jaunajā gadā ir 2 koncerti, Ziemassvētkos brīvs, Jāņos 5 koncerti, un tad ir jāskrien un jādarās. Lai kā arī to negribētos, bet, diemžēl, kaut kādā veidā nāks pielāgoties tam visam. Un ir ļoti svarīgi, lai saprastu to, jo, ja to nesaprot, tad ir baigi grūti. Kā tev šķiet, kāds tu esi pats kā draugs? Ja tev būtu jāpaskatās no malas uz sevi, vai tev piemīt tās īpašības un vai tu izpildi to, ko tu prasi no citiem? Es cenšos. Es arī apzinos, ka varbūt vienmēr tas nesanāk. Jo man bieži vien ir, ko man draudzēm diezgan daudz pārmetus, kad es apsolu un tad es neizdaru. Es cenšos, cerams, ka arī tas sanāk. Varbūt draudzenei tev jau ir skaidrs dāvana Ziemassvētkos, pierakstu blociņš. Bet man telefonā viss kalendārs jau ir pārrakstīts ar atgādinājumiem uz visām pusēm. Viņa jau pat ieraksta draudzenei dzimšanas dienu, 21. marts. Un vēl pāris lietas tā, lai, ja gadījumā kas, lai es neaizmirstu. Mēs bijām arī pie tavas draudzenes. Jā. Jau pieradi. Jā, es saprotu, ka tā ir tiešām taisnība. Jā, bijām arī pie tavas draudzenes un noskatīsimies, ko tad viņi par tevi stāsta. Ļoti labi. Tā, mēs ar Emīlu iepazināmies pirms 5 gadiem, vai 4 gadiem, decembrī, uz kalna, netīšām. Es biju līdz viņa draugiem slēpot, un Emīls arī brauc līdzi. Viņš vienīgais nemācēja, tad mēs viņu apsmējām.
Emīls man tāda likās skaļš, aktīvs viņš ir joprojām, bet skaļš viņš man galīgi neliekās. Viņš ir diezgan kluss. Varbūt vienīgi sabiedrība domā par to, ka viņš ir skaļš un smieklīgs un tāds, bet īstenībā viņš ir diezgan kluss. Varbūt no tā, tāpēc, ka viņš visu laiku atrodas kustībā. Emīls, viņa diezgan raksturīgākā īpašība ir tā, ka viņš vienmēr ir skrējienā. Un tad ir tas, kad es izbaudu ar viņu tos mirkļus kopā, jo es tos tveru. Jo tie ir īsi, un tāpēc ir jāķer Emīla laiks, lai kopā pavadītu tā laiku. Forši, jautri. Un tā. Nu, šodien mums bija smieklīgi vēl viens atgadījums, bet tā, kad viņš man zvanīja, un man bija mazliet jāmānās par to, ko es darīšu. Es filmējos. Mēs braucām iepirkties mazlietiņi, un Emīls bija tikko no friziera iznācis, un viņam ļoti patīk nesāt cepurus. Viņam bija ļoti skaists matu nogriezt, un es viņam tās cepurus negribu ļaut nesāt, viņam vajag labi tāpat izskatās. Un tad es viņam tā cepuru atņēmu, un tad mēs pa Rīgas plazas stāvvietu spēlējām ķerīti. Jo viņš man skrēja pakaļ, jo viņam vajadzēja obligāti likt cepuri, viņš bez cepuras nevar, bet man sanāca, ka bija jādod. Un tad viņš laimīgs aizgāja, priecīgs. Jā, starp citu, Emīls viņš man uzdāvināja skaistu somu. Var paslavēt, ļoti labs puisis. Ziedus viņš dāvina tādos īpašos brīžos tikai. Viņš nav tāds lielais romantiķis, bet es zinu, ka viņš tāds gribētu būt. Un es zinu, ka viņam patīk, ka es saku, ka viņš ir romantisks. Un kā puisis viņš ir arī kā ļoti labs draugs, ne tikai kā nevar rakstot, ka tikai viņš kā mīļoties cilvēks. Viņš arī ir ļoti labs draugs, viņam var uzticēties. Es zinu, kad viņš mani, ka nekad, kā teikt, ja es viņam uzticu kaut kādus noslēpumus, viņš tos nekad neatklās. Bieži vien ir tā, ka tur, kas tāds viņš ko pastāstīšu. Es esmu romantisks. Esi, jā. Jā. Nu, vismaz tā gribētos domāt. Kādā šķiet, kā izpaužas tās romantismas bez tiem dažiem retajiem ziediem īpašos gadījumos? Nu jau tu pārspīlē, jo es tiešām varam vienu puķi par retam uzdāvinu. Es nezinu, cik ir tie īpašie gadījumi. Nu, dzimšanas diena reizes gadā, Jā. kur draudzene tev atgādina. Nu beidz, nav tik traki. Ne, nu labi, droši vien, ka tā arī ir. Ka es baigi liels romantiķis neesmu, bet es cenšos ik pa laikam kaut kā. Ja ir tas manās iespējās un manā izdomā kaut ko, tad es cenšos, jā. Jūs šobrīd abi esat apmetušies Rīgā, tava ikdiena principā norit Rīgā. Cik bieži nāk braukt uz Liepāju, uz Grobiņu, uz Gavies pie radiem draugiem? Pa lielam tikko kā ir iespēja, jo pārāk bieži tas nav. Ja labi sanāk, tad reizi mēnesī noteikti aizbrauc, bet tas ir kā kurs mēnešs, pieņemsim, novembris, decembris, darba darīšanās sanāk izskriet varbūt bišķiņ ārā līdz Grobiņai, bet tas arī ir uz 1-2 dienām maksimums un uzreiz ir apakaļ. Tā kā tikko kā ir iespēja, jo man arī tomēr kā lauku puisim kaut kā prasās tā lauku burvība savu veidu, jo Rīgā tomēr cilvēks nogurst. Man personīgi tā ir, ka es nogurstu no tās visas burzmas, no tās skaļuma skriešanas un aizbraucot mājās, tad ir vismaz 2 dienas miers. Dari, ko gribi, pa lielam pastrādā mājās, izbrauc ārā, papļāpā ar draugiem, aizbrauc pie radiem ciemos vai ko, un tad bišķiņ dabū to attēlu patvilkt. Un tas ir baigi forši. Vai tu plāno nākotnē atgriezties Grobiņas novadā, dzīvot tur? Es ļoti gribētu, ja būtu tāda iespēja. Pagaidām šādas iespējas nav, jo pie tādiem koncertiem, kad jābraukā pa visu Latviju, ir baigi grūti izbraukāt, ja tā būs Liepāja. Nu, ka jau vecumdienās nebūs daudz koncertu. Beidz, kaut. Vecumdienās pārzemēm braukās atpakaļ. Vecumdienās, ja būs sapelnījis daudz naudas, tas ir ideālais variants. Bet pagaidām, jā, Rīga ir tas centrs, ka uz visām pusēm ir ļoti forši izbraukt un ir iespējas vairāk un daudz vieglāk daudz ko izdarīt. Pirms mēs dodamies uz Gaviezi, uz Grobiņu kā tādu un uz Liepāju, skatīties, ko tad mums rādīs un kuras ir bijušas tās bērnības vietas vai nozīmīgas vietas joprojām. Mums vēl ir 3 jautājumi, un 3 jautājumus ir sagatavojuši īpašas dāmas. Esi gatavs atbildēt? Gatavs. No 10, uz mazāk esmu ar vienu. Čau, Emīl, mani sauc Elizabete. Mani Marta. Čau, Emīl, mani sauc Aiga. Vai tu tici brīnumiem? Kas tev visvairāk garšo?
Vai tu gāji pulciņos? Uzvara ir mana. Ļoti labi, baigi forši. Nu, Jā, vai tu tici brīnumiem es brīnumiem? ticu. Es atceros vēl to momentu par salavecīti. Tas bija nedaudz virs tā vecuma, kad vajadzētu skaidri zināt, kad bērni neskatieties, viņš nav. Nu, ir citāds, nekā Nu, mēs ir, domājam. teiksim, ir citāds. Nu, ne tāds citāds, bet citāds. Jā, bet es it kā to ļoti labi apzinājos, ka viņš nav, bet tā sajūta, kad es ticu, viņam manī tā kā bija. Un tajā momentā vienreiz kaut ko tur runājam, es zinu, jā, nu, tas jau reāli, nu, tāpat tās, nu, citas salavecītes to atnās un ir dažādas savādākas lietas. Tajā momentā tā bēdīgi palika, bet viņš tiešām ir cits. Viņa, nu, nav. Un tas bija tāds, bet jā, es ticu brīnumiem, noteikti. Bet, Otrs jautājums bija, kas man garšo. Es varu pastāstīt, kas man negaršo. Man negaršo tomāti. Kāpēc? Lauka puisim negaršo tomāti. Nezinu, kāpēc, varbūt tas man no Opa ir iedzimts, jo Opim pilnīgi tas pats bija, viņš arī neēd tomātus, nu tad es tagad noveļu uz Opi to, bet ja man ir iespēja, tad es noteikti viņus neēdu. Apēst es varu, bet noteikti neēdu. Un pēdējais jautājums. Vai tu gāji pulciņos? Jā, es gāju ļoti daudzos pulciņos. Gāju dziedāšanas pulciņā, gāju dejošanas pulciņā. Ja var nosaukt mūzikas skolu par pulciņu, tad arī saksofonu spēlēju, dziedāju korī. Ko es vēl darīju? Jā, es vēl basketbolā gāju. Nu, tāds tradicionāls. Tradis vairāk vai mazāk. Jebkuram bērnam, lai viņš attīstītos un daudz ko darītu un nebūtu laika muļķības darīt. Tas ir tavs teksts, starp citu, ko es atcerēšos visu laiku. Nu jā, tu jau laikam bija baigi ierobežots, nevarēja visu kaut kāds lietas. Nu tā, es no tevis saprotu. Mamma teica, sastādīja grafiku. Tā arī bija, nē, tieši tā. Nu, bet jāsaka paldies vecākiem, izauga brašs puisis, ne? Paldies, Nav tieši nekur tā, nogājis tieši tā. neceļos. Vai tomēr? Nu to neviens nezina. Tas tā Pajautāsim intriga. grobiņas jauniešiem. Tieši tā. Nākamais video. Nākamais video. Labi, Emīl. Mēs esam gatavi lūkot, ko tu mums rādīsi. Tā ka tās uznāciet. Dodamies, yes. Tikai 15 sekundes klusuma. Tu sadzirdēsi ar sirdi, kura no radiostacijām ir tava, vispiemērotākā. Izvēlies vienu no 7 akciju sabiedrības Radio SVH stacijām. Sekundes rīt, sekundēm līdz, vairāk skats uz dzīves rīt, sekundēm līdz, vairāk skats uz dzīves. Rokas, tukšumu tausta, tukšumā sirds tev ir augstā. Rokas, tukšumu tausta, tukšums, jo sirds tev ir lausta. Rokas, tukšumu tausta, tukšumā sirds tev ir augstā. Rokas, tukšumu tausta, tukšums, jo sirds tev ir lausta. Rokas, rokas, rokas. Mēs esam Gaviezē, manās vecāku mājās. Un pa lielam visa lielākā bērnības daļa ir pavadīta šeit, jo kā bērniem, kuri dzīvoja pilsētā, man nebija apkārt tik daudz mājas, tik daudz bērnu, viss kaut kas tāds. Līdz ar to mēs ar brāli paši tā kā sevi nodarbinājām šeit ar visādām lietām. Bet arī, man liekas, ka baigi forši, jo darījām tiešām daudz ko interesantu. Un jā, varam iet paskatīties, ko tad mēs darījām. Vēl jau debesīs, vēja dziesma skan, zelta mēnes ceļāmies. Vēl ar tevi tā
kopā jābūt man. Jā, bērnības labākā atrakcija par Kolorādo vabolēm kartupeļu laukā, lai viņas lasītu, solīja santīmus. Tad mēs ar brāli sacentāmies, kurš vairāk tā kā burciņā salasīs un kurš tā kā dabūs. Nu, ja jau katrs tur 50 santīmus dabujām, tajā laikā ļoti labi naudiņu, varēja daudz ko nopirkt, viss kaut kas bija tāds interesants. Un jā, tieši šeit bija, nezinu, kaut kādi 2-3 mēneši apakaļ, tad bija vēl tāda balta ķieģeļu būdiņa, kur bērnībā bija mums tāds štābs, mēs tur taisījām zobenus, taisījām lokus, taisījām bultas. Taisījām da jebko, ko varēja uztaisīt, mums pat bija bruņurupuču ninzas nunčaki, ko varēja kauties. Mēs paši kalām ķēdes uz pusēm, paši taisījām savienojumus, lai to salaistu kopā. Tā kā bija viskaut kādas lietas, ko tik būtībā ieraudzīt televizorā, ko gribējās tādā ziņā uztaisīt, uzreiz paši arī darījām. Un baigi interesanti bija, jā, un tagad šitas ir jaunais štābs, varētu teikt. Viss ir pamainījies. Ko vēl mēs darījām? Vēl mēs taisījām lielus koku bunkurus. Kaut kādi 4 metri virs zemes, kur es atceros, tētis vēl palīdzēja kārtīgus pamatus ielikt, lai mēs nenoveltos lejā un nedabūtu sev dēļu kauzi uz galvas. Un tad taisījām, bet tur vairāk pat man brālis darbojās, jo mans brālis kopā ar brālēnu, viņi abi divi vienmēr ir bijuši tādi, kas ložņā visaugstākajās vietās un visur, kur var. Un mēs viņus saucam par mērkaķiem, līdz ar to viņi abi divi un konkrēti mans brālis bija tā kā vairāk uz šīm nodarbēm tieši bunkuru taisīšanas ziņā. Un viņš pat uzvarēja kaut kādā konkursā, kur viņš iesūtīja savu veidoto māju kokā un kaut ko viņš pat tur dabūja, tā kā baigi forši. Es biju nedaudz lielāks, līdz ar to man bija grūtāk pa kokiem tikt cauri visās malās. Bet jā, bija forši. Bērnībā arī daudz taisījām visādas plostas, parasti viņas taisījām no pudelēm. Un, kā vienmēr izrādījās, ka problēma ir ar to, ka es esmu par smagu un pudeles nespēju man noturēt. Līdz ar to uz visiem plostiem, ko mēs taisījām, pa lielam brauc tikai mans brālis. Tādā ziņā viņam bija nedaudz paveicies arī ar ragavām, viņš man nevarēja pavilkt, man bija viņš jāvalka. Līdz ar to es vairāk tā kā strādāju. Emīli skaitās parasti tādi bleņdarbi, bet mans tāds bleņdarbs, kas, viņi varētu teikt, ka tas tāds mīļš bleņdarbs, bija maziņš un sētā tepat stāvēja kāna ar benzīnu, kura bija līdz pusē pilna. Es izdomāju, kā labāk, viņu vajag piepildīt pilnu, un tad es viņu sanēsu piepildīju visu pilnu ar ūdeni. Protams, vecāki bija redzējuši, viņi jau smaidīja no malas un skatījās vienkārši un pasmējās. Bet jā, baigais tāds, nemaz tāds, nezinu, Ļaunais Emīls es neesmu bijis, nav īpaši tam laika bijis, jo vienmēr ir bijusi diezgan tā diena piepildīta. Gāju gan Grobiņas ģimnāzijā mācījos, pēc tam bija Liepājā mūzikas skola, tad bija vēl tautu dejas, tā kā bija daudz kas. Tā kā braucam uz Grobiņu, parādīšu jums skolu. Vismīļākā mācību stunda tieši šajā skolā man bija darbmācība. Mēs strādājām pie skolotāja Poriņa. Tur bija viss kaut kādas baigi foršās lietas, taisījām visādas svečturus, koka karotes, pat beisbola nūjas miniatūrā versijā un ko tik vēl ne, bļodas visādas. Un tiešām bija baigi interesanti un baigi forši tas tāds atmiņā paliekoši. Un man pat tētis ir mācījies pie tā paša skolotāja, kur es mācījos pie skolotāja Poriņa. Tā kā tāds connections ir forši. Anybody with ya wanna autograph or they just tryna get answer to questions like what you listening to. I'm telling whatever I like, I put it on my radio. You could probably find. Dāmas un kungi, Grobiņas ģimnāzija. Vislabākais no Grobiņas ģimnāzijas laikiem, no vidusskolas laikiem. Tas nav īsti gluži ne ar mācībām saistīts. Labākā Grobiņas ģimnāzijas tradīcija. Es nezinu, vai viņi tagad vairs pastāv, bet, kad es vēl mācījos 12. klasē, tad bija cilvēki, kas viņu piekopa. Mums šeit skolā ir ļoti labs vēstures skolotājs, viņš ir ļoti zinošs un ļoti tāds gudrs, bet viņam iesauka bija Vikings. Un katru gadu ziemā konkrēti džeki uz Grobiņas lielo sportlaukumu viņam uzrakstīja Vikings ar lieliem burtiem pa visu laukumu. Viņam tieši logi ir uz to pusi, un tad katru gadu visi gaidīja to momentu, pieskrien pie logiem. Jā, atkal ir tas izdarīts. Sorry, skolotāji.
Bet, jā, vidusskolas laiks man bija baigi forši arī. Nekāda vaina skola mani atbalstīja. Es atceros, kad es braucu uz Eirovīziju, tad tieši pirms tam skolā bija salikti visādi plakāti, Emīl, mēs tevi atbalstam, turies ar tā un šitā, jo es tieši braucu 12. klasē un tikko, kā es atbraucu atpakaļ, man uzreiz bija jākārto eksāmeni. Līdz ar to bija baigi patīkami un baigi forši, un ar skolotājiem arī vienmēr labas attiecības bijuši, bet tā, ka baigi tur atlaides dot, tā arī nebija. Bija diezgan jācīnās tāpatās, un ja bija tie parādi, tad bija jāiet viņi arī labot kaut vai tur 7. reizi. Tā kā bija visādi, bet bija baigi forši. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam. Kurinam, kurinam, līdz rītām izturam. Ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam, ballējam, neguļam. Kurinam, kurinam, līdz rītām izturam. Saki man biedri, tu bremzē vai tu gāzē? Saki man biedri, tev finiš vai tik startē? Saki man biedri, vai gatavs tu bombardēt? Vai ir vēl pulveris tavās petardēs? Grobiņas pilskalns. Viena no Grobiņas labākajām ballīšu vietām, varētu tā teikt. Arī šeit ar mūziku mēs esam baigi daudz spēlējuši. Un arī viens pats esmu dziedājis. Un ar tautiskajām dejām te ir dejots. Ar tautiskajām dejām es ļoti ilgus gadus esmu dejojis. Tāpat Grobiņas ģimnāzijā saucās Spararats. Vadītāja Inga Papirta un baigi foršie laiki īstenībā bija, jo pat dziesmu svētkos būdams es sapratu, ka foršāk ir būt dejotājiem, nevis dziedātājiem. Laikam tās ballītes pēc pat varētu būt, jo dejotājiem tās ballītes ir bišķi savādāks. Tur ir gan dziedāšana, gan dejošana, un tur tiešām jautrības ir augsta vilna, tā kā tiešām tas bija baigi labais laiks. Un, protams, ja būtu iespējas, tagad arī gribētu, bet varbūt pēc pāris gadiem uz senioru deju kolektīvu beigās aiziešu. Vēl tad arī pēc skolas, kad bijām mazi, tad nācām arī ložiņā, tad pa visām malām parasti vecāki neatļāva. Tad mēs tā pa kluso, kamēr bija tur 15 minūtes laika, ātri skrējām pa visām vietām, visām malām. Likās, ka baigi interesants. Varbūt atradīsim kādu zelta kroni vai kaut ko tādu vēl. Un varēsim mājās nest. Labi, tas smejoties. Bet vieta forša. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, Varen varoša vāna zarā sēž. Jumtu plēš vējš, bet nenoplēš. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, pilsētā, kurā piedzimst vējš. Bērnībā arī diezgan daudz laika, protams, sanāca pavadīt Liepājas pludmalē un arī Pāvilos pludmalē. Un jūra kā jau Liepainiekam vienmēr ir bijusi diezgan tuvu, un tas ir tāds foršs veids, kā atpūsties un tajā pašā laikā arī, jaunas idejas smelties. Un kad maziņš arī bija, tad mēs kopā ar vecākiem daudz braucām. Un vienkārši kaut vai vasarās pasauļoties, pagulēt mierīgi pie jūras un arī tāpat pastaigāties un dzintars polasīt. Tas arī ir noteikti viena no tādām lietām, kas man ir tāds baigi mīļi un baigi foršāk. Ziemeļu forti, dāmas un kungi. Mirušais ozols kaut galotne nolausta sen, bet saknes zem zāles vēl sen. Dzird ozols, kā debesīs putni dzied dziesmas, un pārojas jau, bet lapotnes, kur līgstas vītiem nav. Mana bērnības vismīļākā grupa bija Līvi. Joprojām ir viena no mīļākajām. Un, nezinu, kāpēc, bet pieņemsim mašīnā arī braucot vienmēr, kad es Līvus dzirdu, tas tā pozitīvi uzlādē. Varbūt tāpēc, kad Liepājas roks vai, grūti pateikt, kāpēc. Bet viens moments, ko es atceros, kad vēl visa Līvi bija dzīvi un ka tiešām bija Līvi, kāda viņa bija. Pāvilos tas estrādē uzstājās, un es biju maziņš ar tādu fotoaparātu rokās, nostājies pašā priekšā un skatījos, un man tik ļoti patika un klausījos, jā. Un aizmugurs tantuks izbojā visu momentu.
sīkais apsēdies, es neko neredzu. Apsēdos un turpināju tāpat sēdēt ar to fotoaparātu un klausīties. Un tas tā stipri iespēdēs atmiņā ir, ka bija baigi kruti. Nu jā, un tagad ir atklāts arī Līvas pogu koks par godu Līviem. Prieks arī, ka Liepājā. Diemžēl roka kafēnīca vairs mums te nav, bet tad vismaz ir kaut kas saistībā ar roka galvaspilsētu. Būt Vēņos ļoti daudz gadus atpakaļ arī notikās konkurss, tā kā jauniem izpildītājiem ne konkurss, bet vienkārši kā iespēja uzstāties kopā ar kādām grupām, kas viņiem ļoti patikās vai vienkārši kur fanoja. Man bija tieši iespēja uzstāties kopā ar Līviem, tad arī vēl lielākā daļa Līvu bija dzīve, un līdz ar to tas tā baigi pozitīvās atmiņās iespiedies, kad Ainars vēl soliņu pa vidu un tur blied un tur deva vaļā. Nu tā, kad baigi krut un prieks vismaz, ka bija tāda iespēja kopā arī ar tādām leģendām uzstāties.